Jā. Viņš to es te uzdāvināšu no visu ministras Gulbina. No visu ministras Gulbina? Jā. Pagad vēlreiz bildīt. Abi divi kopā. Jā. Pēc tas skaidrs. Jā. Tas būtu baigais mīnums, tad jūs esat kopā un kaut kā tā. Šā ir pirmā parakstītā grāmata. Bet jūs skaties. Un es īstenībā neesmu lasīju grāmatu, es lasīju. Viss labi, paldies. Galvenais, ka tu esi Lai tev veicas, jā. Jā. Mīļie draugi, mēs atrodamies Jumaus grāmatnīcā. Sveiki. Sveiki. Atrodamies Dzirnu ielā 73, kur notiek Andra Kiviča grāmatas. It kā tu kaut ko zinātu. Nu, tās tā kā tāds, nezinu, nu, beidzot tā grāmata ir tā kā, nu, tā kā īsten lasām un tādu. Es nošu kā labāk. Šī bija labi, man liekas. Tas kafijas. Jā, ko paldies, ka iegādājies grāmatu? Es iegādājos grāmatu, jo man ļoti interesē, kas tur būs rakstīts. Jā, ne, nu, patiesība. Kā tas sauc? Elza. Kā ir ar rūku sasaitēt rakstīt? Dievs, tas nav izskatās, ka ir kaut kāds, nu, tāds 5. klases skolnieks rakstīt. Tāpēc, ja mēs tev to vārtī. Tāpēc, ja mēs tev to vārtī. Tā kā mazliet aizvies. Viņas grib no vajag. Kurš? Devītais, ne? Es aizmirstu, kur gatavs. 8. vairāk spiediens ir uz figūru kā uz grāmatu. 8. aprīlis. Jā, nu 4. Varētu arī autogrāfu uzlikt parakstīt. Jā. Super. Jā. Starp citu, ko es varētu pateikt tiem, kas ir laivā, šobrīd mēs tad esam Jumaus grāmatnīcā un tā un tā. Un es gribēju pateikt vienu lietu, ka es šodien lasīju pirmo recenziju par grāmatu. Un tur ir kaut kāds meitene bija uzrakstījusi, ka nu, viņš 2 stundas no savas dzīves nekad neatgūs atpakaļ. Ne? Un tad es izdomāju, ka īstenībā tas man ir lielākais kompliments reāli, ka to grāmatu tiešām var izlasīt 2 stundās. Nav jāatšķirās. Nu, vajag nemocīsies. Tas kā to sauc paskatās. Tā, tad tu Jelgavai. Beidzot, mēs satikāmies. Čau, okay. Čau. Čau. No, labi. Paldies, ka mēs atbalstam. Jā. Mūžīgais fakts. Tā. Gaisa normāli, es vispār var kaut ko redzēt. Šitā labāk kaut kā. Tā es izskatu, kas te ir iekšā. Viņš būs pietiekoši stabils, viņš būs pietiekoši stabils. Nu, būs ok. Tā tu savu vārdu nesaki, jā? Sigrid. Jā. Vieglāk internetē, ka meklēt, kurš te tu esi. Meklēt tā. Jā. Jā. Paldies, šitais taši vairs nepasakīšu. Jā, paldies. Bērnībā man kādreiz ir vienas lapnes. Jā? Paldies. Man esmu sakrījies kaut ko zinu. Viņi ir kaut kādi mazi grozīti, kaut kādi maziņi kaut kādi bijās. Man ir tāds, kaut kādi maziņi akcenti tādi. Es kaut ko gribēju. Es kaut ko maziņi. Pirkstiem parasti plūst ārā. Un tas ir Es ar tev pašiem vajag puļi.
Vai ne? Tas mums connection. Nē, nu, viņa bija bišķiņ tielāka kādreiz. Tagad viņa vienkārši bišķiņ. Vienam, un tev tam vajag. Jā. O, šis. Tēma būs. Nē. Yes. Moš man labāk kaut kā. Jau labāk. Te sēdēt kaut kā, nezinu kā. Vai, nu varbūt man kaut kāds dažs vārds pateikt sanāk. Šobrīd prot. Tā. Ko es varu pateikt, no? Tā. Tātad man prieks, ka šodien es pats tikšu pie grāmatas, jo es neesmu grāmatu lasījis īstenībā. Es esmu viņu uzrakstījis, bet tā kopumā izlasījis neesmu. Tas ir viens. Otrs, kā es teicu, šodien ir meiteni uzrakstījis, nezinu, varbūt neatsakot, ka viņi izlasīja to grāmatu, un kad šīs 2 stundas viņi no savas dzīves nekad vairāk neatgūs. Un man īstenībā tas lielākais kompliments, jo, kā es rakstīju Facebookā, es neesmu Paulo Coelho, es neesmu Marks Twains, es neesmu Bulgākovs. Mans uzdevums bija uzrakstīt grāmatu tā, lai viņi ir maksimāli viegli lasām, vieglā valodā un interesanti. Lai tā būtu grāmata, ko var apēst vienā vakarā. Lai tā nebūtu grāmata, kas stāv uz plaukna, ar ko ir jāmocās un tā tālāk. Tāpēc es faktiski neko nelaboju. Es te dzirdēju, kaut kāds gudrīši bija internetā uzrakstījuši, ka ķipa, pa plānu tā grāmata ir. Bet es gribētu, tā grāmata ir dabiska. Un tad, kad man beidzās, ko teikt, es paskatījos, ka tajā brīdī bija īstenībā kaut kāds 95, 96 laps, Wordā. Es domāju, man vairāk nav ko rakstīt. Es varētu, teiksim, tur piedzimdēt klāt vēl varbūt tās kaut kādas 30, 40 laps un kāds būtu priecīgāks. Bet tā grāmata ir dabiska, atklāta, patiesa par to, kas man arī noticis laika periodā no 2015. Gada līdz šim brīdim. Tad, kad es domāju, ka grāmata ir pabeigta, tad manā dzīvē parādījās viena. Un tas bija īpaši grūts uzdevums uzrakstīt nodaļu par viņu un par mums. Un tā. Paldies visiem, kas šodien atnāca. Un atcerieties, ka šo grāmatu nav rakstījis rakstnieks. Šo grāmatu rakstījis Grigs, kurš ir bijis profesionālā basketbolā, profesionālā žurnālistikā, profesionālā nedaudz politikā. Un savā dzīvē darījis ļoti kaut ko daudz un izmēģinājis otro reizi dzīvē spēkus uzrakstīt grāmatu. Un grāmatas rakstīja pats. Citiem ir tā, ka viņi diktē kādam ar diktofonu un tad tie vēlāk uzrakst un tur interpretē. Es to grāmatu uzrakstīju pats, noslēgumā ir pateicis, ka šeit neredzu kādu no apgāda, bet principā es gribu pateikt visiem, kas palīdzēja tā grāmatai tapt, kas palīdzēja tam īstenoties. Jo tas mums nav tā baigi viegli, tieks aiziet ar kaut kādu saturu un teikt, ka viņš ir jāpublicē, ka viņš ir tā vērts. Es ceru, ka jums viegli lasīsies, tur arī šis ir Vincents, īpaši par politiku var ieveikt. Tas īstā tā viegli avantūra, jo tā godīgi sakot, tomēr bija. Un daudz runāju par attiecībām starp cilvēkiem, notrā par lietu. Un ko es tagad jau skaidrs dzirdu, mēs esam viens sākuši rakstīt savu grāmatu, kur vienu nodaļu rakstīs viņu, vienu nodaļu rakstīšu es. Tā grāmata mums par šo grāmatu tāds 10 reizes interesantāk, bet arī šī visiem man nav slikta. Paldies, mēs atnācām. Jā, tā kā, es nezinu, kāds ir, kad autogrāfiņu droši nācīja. Vēlreiz tikai ar grāmatu. Ar grāmatu? Bildīt grāmatu. Nē, vārds tā. Labākā teturētāja Latvijā. Kas uz? Šā meitene labākā teturētāja Latvijā. Jā. Kas tad ir savērts Face-IT? Tatu Jelgavu. Meklējiet Tatu Jelgavu. Meklējiet Tatu Jelgavu un tad jūs redzēsiet. Vai, es uzlikšu. Vai tev viņa neapkopoļos? Mēs sarunājām. Tev, prot, tā sevišķi. Es uzlikšu šās bildes, bet neko neredzu. Pēdējā laikā. Nē, Vanda tur nebūs Varētu uzstāvēt Vandu, reāli. Vanda ir izmainījis mūsu dzīves. Lieni. Es neko nedomāju, ka tas... Andri, pasties. Savukārt, tu runā. Andri, vai pastāstīt vairāk par jauno tetovējumu, kas pašlaik tev uz kampā ir? Jā, tas tetovējums
viņa rakstīts tikai uz priekšu, jo tad, kad mēs vēl iesagājām kopā, kā pa īsto momentāli viss sāka mūs vilkt uz atpakaļ. Visi kaut kādi bijušie cilvēki, kas ir bijuši mūsu dzīvēs, žurnālisti, bet jūs taču tur bija tās, mums taču tur bija tā, jūs tā. Un visu laiku vēl uz atpakaļ, un mēs sapratām, ka mums ir tikai viens veids, kā abiem izdzīvot, mēs skatīties tikai uz priekšu. Un arī tas, ko mēs izdarījām tajā televīzijas šovā, faktiski piedāvāt pilnīgi huligānismu, ja? Pilnīgi atklātīgi un parādīt to realitāti, ja? Nu, neko tur neizpušķojot no tālāk. Nu, tur arī tu var to kaut ko tādu darīt tikai tad, kad tu skaties priekšu, kad tu skaties atpakaļ un domā, kā es tagad iekļaušos sabiedrībā atkal, kādā veidā es tur saprotu, ka tas vairāk nekad nenotiks, ja? Tāpēc mums ir tikai uz priekšu. Bet mums patīk tā traka dzīve, mēs esam savā vecumā sapratuši, ka mēs esam dzīvojuši ļoti klasiski un kārtīgi un tā, un visu kaut kā mēs, un kaut kā tad gribās, piemēram, mēs brauksim programmas, drīzāk mēs brauksim uz Indijas okeānu, uz vienu salu dzīvot. Gribās dzīvot vienkārši. Ja? Un kas vēl, ko esmu pamanījis? Ja tu iemīlies pa īstam, ja ir apusē mīlestība, tu momentāli saucējies dzīvē. Jo ar lielāko daļu cilvēkiem tas nenotiek, kad es aicinu jūs dzīvos to priekties, piedzīvot to. Jo, ja jūs to piedzīvot, pārējais izpēc un iekliesāt to. Cik ir naudas, varbūt ir mašīna un tā tālāk. Ja tā. Tu iedies šodien? Mājās ir šodien. Jā. Var ar tevi selfijas taisīt? Var, jā, protams. Tā, droši. Es iztos pēc šobrīd, bet nebūs. Super, paldies. Un es vēl gribēju pateikt, vēl vienu teikumu, es gribēju pateikt par grāmatas saturu. Jā, protams, ka es saprotu, ka man ir grūti uztvert kā rakstnieku reāli, jā. Jo, rakstnieki ir Andra Manfelda un Nora Ikstena un tādā garā. Bet man gribētos, lai tomēr Latvijas kritika novērtē bišķiņu augstāk godīgi. To, ka autors, es teiktu, pilnīgi godīgs un atklāts. Man nav nekāds, vien tur izrakstīs, ko viņš tur lielās, cik viņš reizes piedalīties pie stieņu vai kaut ko tādu. Bet es godīgi uzrakstu, cik es varu, no? Un man liekas, ka tu tā kā godīgi pasaki, kas tavā dzīvē notiek, tas nāk, ka tu vari kā zīmējies vai kā lielais, un tas man līdz galam skaidrs īstenībā nav. Kāpēc tas tā ir? No, bet labi, tas ir manējās pēc problēma. Čau. Lai nāc šeit. Drīz palūkt tev draugu, man tas novēl 12. Jā. Nāc. Viņš sauc Oto, varbūt tu kā dzīves gudrība. Kā sauc? Oto. Tieši 4. gadsimts paliek. No. Aha. Nu, es skatos noliet Oto 25 gadu. Es varu nemarinēt. Nemarinēt. Nevajag marinēt, tāpēc, ka dzīve paiet. Dzīve taču paiet, vecīt. Nē, ātri. Man tas rokās tāds kāds ir. Es kārtībā es saprotu rokās. Tā. Nu labi, paldies, lai veicās. Paldies, ka atnāc. Paldies. Jā, kā jūs sauc? Varētu valdīt lopi, tā ir mūsu kompānija. Lopiem? Jā. Ko es novēlēt lopiem? Palieciet par lopiem. Jā. Lopiem. Palieciet. Jā. Labi. Jā. Nu, jums, lai jums iecēt. Paldies. Kā jūs sauc? Saldita. Jauks vārds.
Jā. Lūdzu. Lai jums veicams. Bet foto kopā? Foto. Varētu teikt obligāti. Viss. Portāli, žurnāli. Es domāju, ka, cik es te zinu šitos cilvēkus, kas te grozās, jūs ieraudzīsiet visdrīzākais kaut kur. Ja jūs tā rūpīgāk. Vai jau mīlestība? Prezentācijā manām kopās un klātis. Nu, visdrīzākais, ka tā jau tas paraksts. Vai pienācis gals romantiskiem stāstām? Jā. Paldies. Čau. Ir divas, vienu vajadzētu Kristeram un vienu Tomam parakstīt. Kristeram, jā? Okay. Jā. Otra? Tomam. Kas viņi tev ir tie puiši? Draudzenes puisis un mans puisis. Aha. Tavs ir Kristers, jā? Loģiski. Kā es to zināju? Tāpēc, ka viņam pirmajam. Protams. Toma. Ko to varētu novēlēt? Sveiks. Kā tev sauc? Šeit ir tāds intīms process, bet no malas. Normāli, kā? Tieši tā kā arī žurnālisti un fotogrāfijas, ka būs tādi interesantas lietas, arī komentāri. Jā. Tātad jūs ar domu ir doties prom un pēc tam doties atpakaļ, lai varētu pat neiet jākauties? Nu, tā doma ir, ka tā cīņa ir jānotiek, bet, tā cīņa... Jā. Nu, baigi ražotāši, jā, bet es tikai tad, ka man tā roka būs pilnīgi vesela. Par Olgu, kā tur iet, ka procesu ir tālāk, ne tieši dzīves procesu, bet ar policiju tālāk, un tiem tur mazajiem. Tur es īsti nezinu, bet tā situācija bija drausmīgi debīla, ja tas atpazīstams cilvēks, tu jau nevar neko darīt. Ja tu satiec man skačkā kaut kādu koļu, tu ar viņu sakaujies, tu nezini, kur tas koļa, bet tu zini, ka tev ir konflikts ar Andru Kiviču, tu zini, kur viņu meklēt, koncertos vai kur, līdz ar to tu nevar darīt it kā neko. Es šo, jo tad, kad es zinu to māju, kur jūs dzīvojat. Nu jā, nopietni. Nopietni, tas viss parādīs. Ja, nu mēs esam izvākšies no viņas jau. Tad pēc tam būs metīs visādi. Zini kā? Ne, nu nav. Sievietes varbūt krušteris tekšā. Žāļi metīs valstu blogā. Ne, zini kā, īstenībā nav tik traki. Nu, reālajā dzīvē mūs visi atbalsta un saka kaut ko labu. Nu, tad pozitīvi džekti tā kā to. Internetā, kur ir tā kā tā, kur tu var noslēpties, tur ir negatīvais. Reālajā dzīvē pozitīvais, nu tā. Jā, paldies, ka atnāci. Paldies, ka atnāci. Veicās. Obligātā bilde. Davai vienu reizi pagriežamies kaut kā, nu, lai nav visu laiku viens pat fons, jā. Fotogrāfija var pārvietoties. Vienkārši. Vienkārši. Slaidam?
Jo Paldies. vēsture viņi ir jāiemūžina. Vēsture jāiemūžina. Kas mums te darās, mīļie draugi? Mēs esam Jomavas grāmatnīcā, notiek tagad, kas te notiek? Mums te notiek tāda... Cik tev tur skatās? Kas te nav? Tagad 200 cilvēks. Bet mēs esam Jomavas grāmatnīcā un parakst grāmatas atnākuši daži cilvēki, kas grib autogrāfus grāmatas. Mēs te aprunājamies, dzīvojamies. Šeit ir arī slavenais Latvijas fotogrāfijas leģenda. Šeit ir karizma arī. Mārtiņš Puriņš, šeit ir meitene, kas zina vispār viss par vairāk nekā vajag. Un šī sieviete tiešām zina par daudz, jā. Es tev piekrītu. Ne? Jo tā, viņa draugi. Nu neko. Stosies bez draudiem. Jā, nu labi, vēl kādu laiciņu padzīvosimies. Paldies visiem, kas pieslēgušies ir. Tā. Jā, varbūt... Laivā? Nē, tu nebūsi. Man tikai redzēja. Ar manīm ir bīstamiet laivā, bļājas. Sveiki. Tā, man te ir Vai piedod, vajadzīga dāvana. dāvana. Un uz kāzām. Uz kāzām? Tev vajag ierakstīt. Robim ar Kiki mūža mīlestību jau var. Vai arī kaut ko citu. Labi. Robim ar Kiki? Jā, Robis un Kiki. Robim ar Kiki. Kad viņiem ir kādas... Datumu precīzi neatceros. Robim ar Kiki. Viņi mīl viens otru? Ļoti. Tas aizvākšos, es jau jūtu, ka mans vēders bija kadrā. Kas tev labāk gaša šitais? Sirsnīgi. Jā. Smaidīņš, sirsniņš. Jā. Paldies. Lūdzu. Paldies, ka atnāci. Bildīt? Jā. Var arī telefonam bildīti. Varam, jā. Kaut kā tā. Nu, paldies. Jā, paldies, lai sveicāt. Man šodien izskaties un izklausies tik labi, kādu es tev šajā sezonā neesmu sastāvis. Nopietni? Nu tā, bišķi atpūtas izgojas. Ko? Bez alus, bez jebkās. Jā, bet viņš labāk iedzer visu kaut ko drusciņu. Nevajag, jā? Katru reizi vajag. Nu, katru reizi... Savādāk, es nokļūstu tādā situācijā, ka es zinu pa daudz. Jā. Ne? Nē, bet tas tā arī ir, tā ir patiesība. Tā ir īstenībā tā ir patiesība, nu, ko tur darīt, tas, ko mēs tur runājam. Tas, ko es teicu, man Mārta atrakstīja atpakaļ, kas jāns, ka viņi tur nevar, tur baigi atbalstīt vienu pusi, bet iedomājies, es sūkstīšu to pretriecienu. Nē, tāpēc tas būs visu. Par domu tas būs. Kas tur paskatīt? Ziņā, tur tā doma panākt, ir noskatīt. Malas, kas to būtu domā?
Ko, nu, paldies, paldies. Ko? Ir kaut kāda tās grāmatas. Es ar 2 grāmatām tev vēl gribu nobīt. Nu, davai. Nu, ko, mīļie draugi? Nu, ko, paldies, pieslēdzāties. Un tā. Jā, tūlīt, pienāks kaut kur tuvāk.